Tosmaras mežs, kas atrodas Ziemeļkurzemes sirdī, ir apvīts noslēpumiem un mītiem. Gadsimtiem ilgi vietējie iedzīvotāji stāstījuši leģendas par noslēpumainu radību, kas slēpjas šajā blīvajā mežā – jetiju. Vai tas ir tikai mīts, vai varbūt mežā patiesi mīt būtne, kas palikusi neredzēta cilvēku acīm? Šajā dokumentālajā filmā mēs dosimies dziļi mežā, izpētot liecības, vietējos nostāstus un dabas noslēpumus, lai atklātu patiesību par jetiju no Tosmaras meža. Es tagad baidās par savu kompostu un nejārunā no savu butka. Es jau 3 dienas edu savu zupu ar abaliem. Vispār gribu paēst un kaut kas palicis. Bļā, Bosnēm viss bija savādāk. Jau jārunāt? Nu, jā, tipā mēs filmējam jau. Sēdēju, значит, cepu savu zupu. Короче, es pabeidzu cept savu zupu cepašu krāsnī. Un tad es apskatījos pa logu, bļēģ, un paskatījos uz savus baklažāni, un tur komposts, un es redzēju tādas pupus, viņi tad lieli, bet viņi aizskrīja kaut kur, un es vairs neredzēju tādu tarakānu komposta. Komposts nebija sapuvis. Un tad, bļēj, laikam, es neatceros, bļēj, kaut kāds tarakans aizskrēja prom, un tad es neredzēju vairs šito. Jā. Es tagad baidās par savu kompostu un nejārunā no savu butka. Es jau 3 dienas edu savu zupu ar abaliem. Vispār gribu paēst un kaut kas palicis. Viņš urba manas acis ar savu skatienu un pētīja katru mana ķermeņa detaļu. Viņam ir vairāk nekā vienkārši interese cilvēkos. Viņš grib ko vairāk, vēlas ko vairāk. Viņš meklē ko tādu, ko mēs nespējam dot. Es nezinu, kā es jebkad spēšu par to aizmirst. Es jau no sākuma jūtu, ka kaut kas nav labs. Tāda klusuma parasti nekā nav, bet te pēkšņi viņš un tie skatieni. Brr. Es nezinu, vai tas bija jetis vai kāds vietējs joks, bet tādiem skatiem es nebiju gatava. Es nezinu, kas viņam ir padomā to, lai pētnieki neskaidro. Tā nebija kā parasti jetis. Viņš skatās uz mani kā uz desertu. Es joprojām nevaru tikt no šī skatiena vaļā. Es daudz ko dzīvē esmu pieredzējusi, bet jetiju ar tik, teiksim, personisku pieredzi vēl nekā. Pirmo brīdi, kad mēs viņu ieraudzījām, visi klusēja. Viņš skatījās tā, it kā ar acīm vilktu nost slāni pa slānim no manas ādas. Es nekad neaizmirsīšu viņa skatienu. Redzu, ka viņš pienāca pie mana drauga un tā vienkārši piesēdās blakus. Bet tādā veidā, ka man šķiet, viņš uzsaka sarunu par kaut ko vairāk nekā laika apstākļiem. Un mani draugi ieraudzīja, viņi visi skrēja prom
un skrēja, un skrēja, un skrēja. Tagad mēs meklēsim ietību. Tā kā tieši šeit, kaut kur viņam jābūt. Un cerams, ka viņš būs drīz. Tā ir mana sieva, jā. Un tā kā cerams, viņš... Jā, tas ir viņš! Tas ir viņš! Ko tu dari? Jā, ko tu dari? Ko tu dari? Ko tu dari? Secondo